Labdien! No aizmuguras izskatās skaisti, tāpēc, ka pilnas rindas. No priekšpuses izskatās skaisti, tāpēc, ka tiešām mēs esam skaisti. Ne tikai vārdi, ne tikai apņemšanās. Es pateikšu tā ļoti stipri. Kopš es pazīstu Jūliju, Večeslavu, kopš esmu sasaistījusi savu dzīvi ar šo partiju, un vēl nekad nav bijis kauns par to, ko runā un par to, ko dara. Un es ļoti priecājos būt šodien kopā ar jums visiem. Esmu Eva Olševska, man ir augstākā pedagoģiskā izglītība, strādāju par sanitāru Ventspils slimnīcā. Pagaidām mums nav tāda skaidra komanda Ventspilī, un tāpēc es par to neko neteikšu. Es teikšu tā, es ļoti lūdzu, lai katrā Latvijas novadā, katrā Latvijas pilsētā mums būtu tiešām stipras, uzticamas komandas. Jums arī, jānotviešiem arī. Un es klusībā nojautu, ka iespējams, ka būs kaut kas jāsaka. Un tad es arī negatavojos. Bet kaut kādas tādas domas man pa galvu visu ceļu virpinājās. Un tad es dažas no viņām pateikšu. Pirmā ir tāda, ka drusku jāuzmanās ierodoties un satiekot cilvēkus, īpaši tos, kuri ir redzēti Facebookā un citos visādos bukos, un kur jau ir tā kā uzsāktas sarunas komentāros, un tad satiekoties tā, bišķiņ jāpiebremzē, nevar vēl teikt čau vai tu, vai ne? Bet es ļoti priecājos jūs šeit redzēt. Paldies arī par to, ka tad, kad mēs lasām mūsu cilvēku komentārus, ka tie tiešām ir korekti, ja patīkam lasīt, un arī par to nekad nav kauns. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs varam kā partija, kā komanda nosargāt to cilvēcīgu godu un cieņu. Un tad, kad es lasīju mūsu ētikas kodeksu, kuru mēs šodien visi kopīgi apstiprinājām, es tā varēju pavisam droši, liekot roku pie sirds, sacīt, tas mums ir. Jā, vienmēr ir uz ko tiekties, mēs pie tā strādāsim, vai ne? Bet faktiski es varu lasīt, un es zinu, jā, tas mums jau ir. Tas ir tas, kas mums ir. Un paldies Dievam par to. Lūk. Tātad viena no lietām, kas man liekas ļoti, ļoti svarīgi, ziniet, es gribu tā visiem paskatoties acīs, visiem jauniešiem, visiem māsām, šeit cilvēkiem, kurus es esmu redzējis Facebookā un zinu pēc vārda un nezinu, un šeit jums visiem, es ļoti, ļoti gribu pateikt paldies. Tādu paldies, ko faktiski ar vārdiem nevar izteikt. Paldies par to, ka vārdi iet kopā ar darbiem. Paldies par jūsu negulētajām naktīm. Paldies par tām pārcilvēcīgajām stundām, kuras jūs veltat, lai būtu kopā ar cilvēkiem teltīs un viskaut kur nometnēs. Paldies par to neredzamo darbu. Paldies par palīga sirdi, kur šeit var redzēt cilvēkiem, Oksana un citi, kurus mēs varbūt nemaz šodien šeit neredzam, bet kas ir darījuši melno darbu. Tas ir tas, kas ir komandas stiprums. Paldies, ka mums ir brīnišķīga, veselīga humora izjūta. Es ne uz vienu ar pirkstu īpaši nerādīšu, bet es skatos tajā virzienā īpaši, un dažreiz man tiešām tā ir, kad trešdienas un ceturtdienas vakar ir mani mīļākie televīzijas raidījumi. Kaut gan es viņu citreiz skatos pēc tam stipri, bet paldies, korekti. Paldies, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Paldies, ka jūs esat vienkārši, ka mēs nezaudējam, augot procentiņiem. Lūdzu, tā arī darīsim, lai Dievs mums palīdz, ka mūsu arogance mums tāda nebūtu, ka mēs neveidotos, ka mēs paliktu vienkārši
pieejami, cilvēcīgi, cieņpilni. Sargāsim to, lai Dievs mums palīdz. Tā ir viena lieta. Otra lieta, es mēģināšu ļoti īsi. Mūsu partijas apstiprinātajā, es meklēšu tur lapiņu un precīzi nolasīšu. Programmā tāds viens teikumiņš. Mēs ticam Latvijai, kas pati lemj savu ceļu, pati nosaka savu nākotni, pati sargā savas vērtības. Un mēs ļoti labi saprotam, ka nav kaut kāds abstraktums. Latvija, kas kaut ko pati. Ir katrs cilvēks. Ne? Esam mēs, tie, kas jau esam, un tie cilvēki, kas ir mums blakus, ko mēs pamazām varam atvest līdzi, ko mēs varam uzaicināt, ko mēs varam pastāstīt. Tā ir ļoti svarīga lieta, un ir ļoti svarīgi, ka man ir lepnums par to, kur es esmu iesaistījusies. Vienalga, vai es varu izdarīt šodien daudz vai nedaudz. Un es esmu atradusi par savu tādu visdrošāko šobrīd un visskaidrāko uzdevumu, ko es daru vēl pirms partija tika nodibināta, tāpēc, ka man Dievs uzrunāja ļoti par Jūliju un viņas ģimeni, par viņas kalpošanu mūsu sabiedrībai. Es kopā ar draugiem lūdzu par mums Dievu. Tieši tāpat kā nav kaut kāda abstrakta Latvija, ir cilvēki. Tāpat mēs arī varam apzināties, ka mēs katrs esam radīti ar kādu pilnīgi konkrētu uzdevumu. Un to mums grib sabiedrībā atņemt. Mums grib atņemt katru tādu pašapziņas veidu. Un Dievs tā nav paredzējis. Vienalga, vai mēs ticam tieši, ka ir Dievs radītājs, vai mēs ticam, ka ir kādi augstāki spēki vai spēks. Ja? Mēs šeit drīkstam būt dažādi, arī par to paldies. Bet Bībelē, kuru es esmu atradusi par savu pamatu, ar Dievu palīdzību ir rakstīts pavisam skaidri, ka tad, kad Dievs radīja 6. dienā cilvēku, tad tur ir pilnīgi skaidri pateikts, kāpēc un ar kādu uzdevumu piepildīt zemi, vairoties, nevis kopoties, un to pārvaldīt ar gudru ziņu, sadarbībā ar pašu radītāju, kurš vislabāk zina, ko tad viņš ir radījis un kā tas var darboties. Un kamēr vien mēs turpinām dziedāt Dievs svētī Latviju, mums ir jāsaprot, ka nav kaut kāda abstrakta svētība, ka tur ir mūsu katra atbildība. Es par savu atbildību esmu izvēlējusies tiešām šādu ikdienas lūkšanu, apsardzības lūkšanu. Mēs zinām, ka šodien pasaulē viss, kas nepatīk, paņem un kaut kā novāc, apmelo. Ja? Un es tiešām ļoti lūdzu, un es uzaicinu visus tos cilvēkus, kuri arī lūdz, ka mēs varētu tā ļoti mērķtiecīgi, ļoti skaidri katru dienu klāt pie visu tā, kas ikdienā ir jāpadara visiem tiem, kas mēs šeit esam, tiešām apzināti lūgt Dievu, saukt vārdā mūsu kolēģus, kas ir vadībā, kas ir apšaudes līnijā, frontes pirmajā līnijā. Darīsim tā. Un mēs noteikti redzēsim šo Dieva svētību mūsu Latvijai. Lai Dievs mūs visus svētī.